Bet pirmkārt, tas dod sabiedrībai, to, ko jau runājām ar iepriekš, tas vieno sabiedrību. Tas dod neapšaubām lielu atpazīstamību, daudz miljonu skatītāju visā pasaulē, kas noteikti šo valsti arī mums Latviju paskatās kā uz vietu, kā uz turismu objektu, kurien atbraukt. Es nesaredzu īsti nevienu mīnus, kā tikai plus no šāda mega pasākuma organizēšanas, īpaši situācijā, kurā mēs arī šai pašā 23. gadā faktiski no valsts saņēmām ļoti nelielu, salīdzinoši nelielu atbalstu, bet valsts iegūda daudz vairāk. Šeit mums izskanēja viedoklis, ka neviena mīnusa rīkot 2030. gada čempionātu neredzot. Māri, kā tev ir? Vai tiešām neviens nenāk prātā un vai tiešām viss ir tik skaisti, kā mēs šeit runājam? Mēs jau tikko kā arī piebildu, man bija, ka viesnīcas un izīrētāji un restorāni, kafejnīcas. Izklaides industrija. Es pieļauju arī, izklaides industrijas, domāju, ļoti labi nopelnīja. Un tad ir tā interesantā situācija, ka parasti, kad tiek runāts par šo naudu, kas tiek iedota, ko prasa valstī rīkošanai un Rīgas domē arī, lai sarīkot šo čempionātu, tad daudziem ir iebildumi, kāpēc, ja reiz viņiem ir peļņa no tā čempionāta, tad lai jau paši arī to visu sarīko, jā. Bet ja mēs pēc tam to pareiķinām, cik tad pēc tam atnāk tām viesnīcām visām, tad beigās jau vajadzētu tai atgrieziskais sēdēji otrādi būt, ka šiem viesnīcniekiem varbūt arī un arī kafejnīcā visiem tiem vajadzētu iesaistīties un būt ieinteresēti, lai tāda liela pasākuma notiek, jo, teiksim, arī no savas personīgās pieredzes, Kuldījā mums ar sievi ir apartamenti, un tad, kad ir šie Kuldīgas pusmaratons vai pilsētsēta vai kas, un mēs zinām, ka tur būs šie klienti, viss būs nobukots, un kad viss notiek. Un es arī būtu ieinteresēts ar kaut kādu palīdzību, lai vairāk tas viss notiek. Un tāpat šeit, es domāju, ar šiem sporta pasākumiem, gan ar hokeju, gan ar visiem pārējiem, ka tur šitai visai izklaides industrijā tiem vajadzētu būt īpaši ieinteresētiem. Es tā domāju, pie mīnusiem. Grūti pateikt, vienai daļai vairāk jāstrādā noteikti laikā. Šeit viens ir tas arguments, ka tiešām kā sadalās šie cilvēku resursi un par prioritātēm. Mēs vienkārši pastāstīšu ne savu viedokli, bet argumentu, kas varētu šeit izskanēt, proti, ja reiz Hokeja federācija gatavojas rīkot 30. gada čempionātu, tad tā būs prioritāte nākamos 3 gadus, un pārējais var paliek neuz novārtā, jo gluži vienkārši nepietiek cilvēku un arī sadalās uzmanība. Tu minēji, ka tev pienākums citādi, bet tomēr arī savā vidē sadalās. Vai tam ir kāds pamats šādi runāt? Vai 2 čempionātus mēs esam uzorganizējuši, nevienu novārtā neatstājot. Es domāju, ka šis nebūs izņēmums. Tā vienīgā atšķirība būs, ka šis būs cerams pirmais, čempionāts, kurā mēs pilnvērtīgi varēsim sagatavoties nevis vienā gadā vai nevis 100 dienās, bet mums būs 4 gadi laika, lai izdarītu to, ko mēs iepriekš varējām izdarīt gan 100 dienās, gan vienā gadā. Tā kā, šie pirmie gadi vai sagatavošanās lietas, kuras ietver čempionāts, ir ļoti labi apvienojams un apvienojās arī ar federācijas darba organizāciju. Un tiklīdz mēs nākam tuvāk čempionātam, tā es atkal saku, šī viena pila sadalās 2 atsevišķās maiņās, un mums ir federācija, kas strādā un organizē federācijas darbu, un Hokeja akadēmija pilnīgi neatkarīga organizācija, kas pilnvērtīgi nodarbojas ar čempionātu.